Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien savā video es pastāstīšu un parādīšu, kā es adu šādas cepures. Cepures atloku mēs varam atlocīt cik vien platu vēlamies. Ja atloks ir platāks, tad cepure ir pieguļošāka forma. Ja atloks nav tik plats, tad cepure ir garāka. Šādus modeļus es adu divus izmērus - 53–55 cm un 56–58 cm galvas apkārtmēram. Šodien mēs adīsim mazāko izmēru 53–55 cm, taču es norādīšu arī valdziņu skaitu, kāds ir vajadzīgs lielākajam izmēram. Un tā patīkami jums skatīšanos. Tātad cepuri adīsim no dzijas Angora Alizé Real 40. Dzijas sastāvs ir 60% akrils, 40% vilna un 100 gramos ir 430 metri. Cepuri adīsim divos pavadienos. Var, protams, cepuri adīt arī no citas dzijas, taču tad ir jāizrēķina šī metrāža, kāda ir manai cepurei, un ja jūs sadat no citas dzijas, lai šī metrāža sakrīt, pretējā gadījumā, protams, tad sanāks pavisam cits izmērs. Un tātad dzija vajadzīga 100 grami, tad ir vajadzīgas adāmadatas numur 4 un adāmadatas ar lociņu. Man ir pats īsākais variants, jo tā visērtāk ir cepura adīta. Tātad adāmadatas. Tad ir vajadzīgs vēl marķieris, lai atzīmētu šo te kārtas sākumu, taču es tā kā cepuru sadu jau daudz, man marķieris vairāk nav vajadzīgs, un atklāt sakot, man marķieris pat traucē, bet tas ir tāpēc izvēles, jā. Tad ir beigās vajadzīgs šķērs, protams, lai dzīvi nogrieztu, man ir kārtīgs šuvējs šķērs, un vajadzīga arī ir viena adata, kurai nav šis te gals. Nē, var jau būt arī ar aso galu, ja parastā adata, bet ar šo te man ir ērtāka. Es pašās beigās tātad valdziņus savelku ar adatas palīdzību. Un vēl būs nepieciešams adīšanai zeķu adatas. 5 zeķu adatas numur 4, lai tad, kad pašās beigās cepurei veidosim noraukumu, lai vieglāk būtu adīta. Un tā 97 valdziņi ir uzmesti, un tagad mums ir adījums jāsavieno tā, lai mēs varētu sākt adīt pa apli. Tātad šeit uz labās adatas mēs uzmetām pēdējo valdziņu, un tagad šī te labā adata, ar šo te labo adatu no kreisās adatas ir jāpārceļ pirmais valdziņš uz labo adatu. Tātad pārcēlām. Un uz labās adatas pēdējo valdziņu mēs pārvalkam pāri šim te pārceltajam valdziņam. Tā uzmanīgi pārcēlām un tagad pievalkam abus šos te dziju pavadienus. Tā, mēs esam savienojuši adīšanai pa apli. Tagad var uzlikt šo te marķieri, lai saprastu, kur tad kārta sākās, bet es parasti to, es nedaru, jo man vienkārši nepatīk adīt, kad marķieris ir. Tātad, un tālāk sākam adīt mūsu cepures rakstu 2 valdziņu labiski, 2 valdziņu krēliski. Pirmo kārtu, protams, adīt ir grūtāk nekā pēc tam, bet, ja labi pacenšās, tad, protams, var sanākt viss, kā vajag. Tātad 2 valdziņi labiski, 2 valdziņi krēliski. Adot, protams, vajag arī pasakot ik pa brīdim līdzi, ne ik pa brīdim, bet visu laiku, lai mēs izadām šos te abus pavadienus, lai nav tā, ka mēs vienu pavadienu aizķeram un tad adām tikai ar vienu. Tātad mēs izadījām 2 valdziņu krēliski, 2 valdziņu labiski. Un tagad tā, adām arī 35 kārtas visu laiku pa apli, 2 valdziņu labiski, 2 valdziņu krēliski. Un tā tiekamies tad, kad būsim izadījušas 35 kārtas. Un tā ir noadītas 35 kārtas. Un tagad parādīšu, kā tad adīt 36. Un tātad šī ir mūsu cepure, un šeit šādi izskatās pats adījums sākums. Skaista tāda pīnīte, bet tā kā mūsu cepure ir ar atloku, tad kad mēs atlokam atloku, tad mums atlokam pirmā rinda jau izskatās, augšdaļa izskatās šādi. Pīnīte ir palikusi atlokam
iekšpusē. Un šajā 36. kārtā ir jāizada tā, lai šita pīnīte mums būtu tagad atkal šeit cepurei virspusē. Un tā, kā es to daru, tātad 35 kārtas ir izadītas, sākam adīt 36. kārtu un adam 36. kārtu gandrīz līdz pašam galam. Tātad šeit ir marķieris, ir palikuši 2 pēdējie krēliskie valdziņi. Tātad izadu vienu krēlisko valdziņu. Un tagad pēdējā krēlisko valdziņu labo adatu mēs ieduram vienu kārtu zamāk. Nevis šajā valdziņā, bet vienu kārtu zamāk. Un izadām krēlisko valdziņu vēl vienu. Šeit uz labās adatas ir. Un tagad šo te valdziņu mēs pārceļam, diegu pārliekam šeit priekšpusē, pārliekam uz kreiso adatu. Un mums no viena tātad krēliskā valdziņa tagad ir tā kā 2 krēliskie valdziņi izadīti. Un tālāk tagad mēs pagriežam adījumu un adam atkal tā kā atpakaļ vai uz pretējo pusi. Mums šeit ir marķieris rindas sākums ir. Un tagad šo te pirmo daļu vai adījums sākumu mēs vienkārši izvelkam uz otru pusi. Izvelkam. Un tagad, kad mēs atlocīsim atloku, tad mums virspusē atlokam augšējā daļa būs atkal šī te smukā pīnīte. Un tagad jau atkal turpinam adīt tālāk. Tātad pēc raksta mums ir labiskais valdziņš, pēc tam ir krēliskais un adam atkal pa apli, un tad parādīšu, kā izadīt šo te valdziņu, kuri tagad ir it kā 2 valdziņi, ja? Turpinām adīt pa apli. Un tā esmu gandrīz rindu jau līdz galam izadījusi, tātad adu pēdējo krēlisko valdziņu, marķieris, un tagad šeit ir tas labiskais valdziņš tagad, ja, no kura mēs it kā 2 valdziņus izadījām. Un mēs vienkārši sādām abus šos te valdziņus kopā. Sādām abus valdziņus kopā labiski. Tātad pievelkam tā stingrāk šo te valdziņu, kad izadām. Un atkal 2 labiski un 2 krēliski. Un adam atkal tālāk pa apli. Kāpēc mums šādi vajadzēja šo te valdziņu adīt? Jo, ja mēs vienkārši būtu adījuši, pagriezušies un adījuši pretējā virzienā, tad šeit izveidotos caurums. Tagad šeit arī ir vēl tāds maziņš caurumiņš, ja, bet tad, kad adīsim nākošo rindu, tad tas viss tā izlīdzināsies. Un tā, kā tad mums jāada ir tālāk? Tālāk mums ir jāada visu laiku tikai pa apli, 2 valdziņi labiski, 2 krēliski, un tā mums jānoda 82 kārtas. 82 kārtas sākot skaitīt no šīs te pirmās kārtas. Nevis no šīs 35, bet no pirmās. 82 kārtas nodam, un tad jau tiekamies un sāksim veidot cepurei noraukuma daļu. Tā tad ir nodīts 82 kārtas, un tagad sāksim veidot cepurei noraukuma daļu. Un tā, mums pirmajā rindā mums ir jāsāda kopā labiskie valdziņi. Tātad visapkārt, tur, kur ir 2 labiskie valdziņi, mēs sādam šos te valdziņus kopā. Varam tagad izmantot marķieri, ja kādam vajag, jā, lai saprastu, kur ir rindas sākums, bet tā kā man marķieri nepatīk, tad es neizmantošu. Un tā, jāsāda kopā labiskie valdziņi. Kā es to daru? Pirmo labisko valdziņu noceļu, otro izadu un šo te pirmo pārceļu pāri. Tālāk 2 valdziņi krēliski. Nākošie 2 labiskie mums ir jāsada, noceļu, izadu, pārceļu pāri. 2 valdziņi krēliski, labisko noceļu, otru labisko izadu, pārceļu pāri,
un 2 krēliskie. Un tā mēs sadam līdz rindas beigām. Tātad mums visapkārt ir jāsāda kopā šie te 2 labiskie valdziņi. Un tā tūlīt sādīšu kopā pēdējos 2 labiskos valdziņus. Vienu noceļu, vienu izadu un pārvalku pāri. Un pēdējie 2 krēliskie valdziņi. Un tā kārta ir nodīta. Tā kā mēs adam tālāk adam vienu kārtu bez noraukuma. Tātad adam vienu valdziņu labiski, 2 valdziņu krēliski. Un tā līdz kārtas beigām adam. Vienu labiski, 2 krēliski. Un tā izadu pēdējos 2 krēliskos valdziņus. Un tagad kā tālāk adam nākamo kārtu. Tālāk nākošajā kārtā mums ir jāsāda kopā visi krēliskie valdziņi. Tātad pirmais valdziņš 1 labiski. Nu, kā sādīt kopā krēliskos valdziņus, protams, ir vairāki paņēmieni. Es rādīšu, kā to daru es. Nezinu, vai tā ir pareizi vai nepareizi, bet, es tā adu. Tātad sādīt kopā šādi krēliskos valdziņus ir grūti. Un tāpēc es ar labo adatu šos te valdziņus mums vajag tā kā apgriezt tā otrādi, lai mums iznāk sādītais šīs te malējās sieniņas. Tātad, kā es to daru? Es pārceļu ar labo adatu valdziņus uz labo adatu, tad valdziņi ir tā kā pagriezušies otrādi, un pārceļu pēc tam atpakaļ ar kreiso adatu, pārceļu atpakaļ uz kreisās adatas. Un tagad krēliskos valdziņus jau ir vieglāk sādīt. Tātad 2 krēliskie, 1 labiskais, pārceļu ar labo adatu abus valdziņus uz labo adatu pārlieku, un tad atkal pārceļu atpakaļ uz kreiso adatu. Un sādu abus valdziņus kopā. Un tā adam šo te kārtu līdz galam. Tā, un nākošo kārtu tagad mums ir jāada pēc raksta. Tātad 1 valdziņš labiski, 1 valdziņš krēliski. Šajā kārtā mēs varam jau pāriet adīšanai ar šīm te īsajām adatām, jo valdziņi jau ir mazāk uz adatas un ir grūti adīt, jā. Tātad mums sanāk uz katras adatas 12 valdziņi, un tiekamies jau tad, kad būsim izadījuši šo te kārtu. Tātad sākam adīt ar šīm te īsajām adatām. Pa 12 valdziņiem sadalam. 1 labiski un 1 valdziņš krēliski. Tā kārtu esmu noadījusi, visi valdziņi ir uz zeķu adatām pārlikti, un tā nākošajā kārtā mums ir jāsāda kopā labiskais valdziņš un krēliskais valdziņš. Tātad, kā es to daru, tātad labisko valdziņu atkal noceļam, krēlisko valdziņu izadam, labisko pārvalkam pāri. Tātad dziļu pievalkam tā, tālāk nākošo labisko noceļam, krēlisko izadam, pārvalkam, pārceļam pāri. Tātad labisko noceļam, krēlisko izadām, labisko pārceļam pāri. Tātad šādi mums izskatās 3 labiski valdziņi jau sādīti. Tālāk nākošo labisko noceļam, krēlisko izadām un šo labisko pārvalkam vai pārceļam pāri. Labisko noceļam un tā adam visu kārtu līdz galam. Tātad mums uz adatas paliek tikai labiskie valdziņi tagad. Jā, šīs te noraukuma kārtas jau ir tā grūtāk adīt. Kā grūtāk, vienkārši lēnāk iet uz priekšu, bet, tas nekas tāds traģisks nav. Tātad šādi izskatās labiski sādīt visu valdziņu kopā. Un tā adam šo te kārtu līdz galam tā.
Un tā visi valdziņi ir sādīti kopā, uz adatām ir tagad tikai labiskie valdziņi, un nākošo kārtu mēs adām tikai labiskos valdziņus. Tātad adam labiskos valdziņus, kārtu līdz galam. Un tā kārta ir izadīta, un tagad nākošajā kārtā mums ir jāsāda visi valdziņi pa 2 kopā. Tātad, tā kā šeit ir visi labiskie valdziņi, tad adam šādi vienu labisko noceļam, vienu labisko izadam, šo te pārvelkam vai pārceļam pāri. Nākošo valdziņu atkal noceļam, nākošo izadam, pārvelkam pāri. Un tātad, principā sādām visus valdziņus pa 2 kopā. Vienu noceļam, izadam, pārvelkam pāri vai pārceļam, kā pareizi ir jāsaka. Un tā adam kārtu līdz galam. Tātad kārta ir līdz galam izadīta, visi valdziņi pa 2 ir sādīti kopā, un mums ir palikuši 12 valdziņi. Un var teikt, ka cepura tātad ir nodīta, un tagad es parādīšu, kā es pašās beigās šos te valdziņus visus savienoju kopā. Ir, protams, daudz dažādi paņēmieni, es parādīšu to, kā to daru es, ja. Tātad 12 valdziņu uz adatām, ņem savas lielās šuvējas šķēres, nogriežu šo te dziju apmēram kādu 10 centimetri. Tālāk adata, kuru es sākumā rādīju ar šo te neaso galu, ieveru tagad šo te dziju jau vienā pavedienā, ieveram adatā, izveram, arī apmēram kādi 15 centimetri garu šo te pavedienu, ja 2 kārtās tātad nogriežam. Un tātad šeit ir adata ar šo te dziju, ja, dzija 2 kārtās. Un tagad mums šie te valdziņi ir, tie, kas mums ir uz adatām, ir jāuzver uz šīs te dzijas. Tātad pārceļam vienkārši uz šīs te šujamās adatas. Tā. Nākošos 3 valdziņus. Vēl 3. Un pēdējos 3 valdziņus pārceļam uz dzijas. Tā, visi valdziņi ir pārcelti. Tā, atvainojos, mazliet pacelšu. Kameru noregulēšu. Tā, valdziņi visi ir pārcelti. Tātad, un tagad mums ir vienkārši jāsavelk visi tie valdziņi, viss tā dzija kopā. Tātad savelkam visus. Tātad ar šo dziju mums ir tagad jāsasien, jā. Tā dzija, kas ir ievērta, tā fokus pazuda, neatpalika. Tā, un šādi te savelkam kopā. Sasienam tātad šo te dziju, kas bija izvērta cauri adatai. Savelkam, sasienam mezglā. Pievelkam vēl to dziju, ar kuru mēs adījām, tātad caurums nekāds te nav. Un tagad mēs vienkārši kreisajā pusē mums ir jāizver pa vidu šī te dzija cauri uz kreiso pusi. Tā, nogriežam. Tā, Tagad mums tieši tāpatās ir jāizver cauri uz kreiso pusi, jāizvelka pārējā šī te dzija. Tā, es atvainojos, ir dzirdams skaņas, bet man ir loks vaļā un
No ielas visu var dzirdēt. Tā, to izvēram cauri. Nogriežam šo te dziju, lai vienādi ir, lai ir vieglāk ievērt adatā. Tā. Un tagad mums ir kreisajā pusē šī te dziju, šie te gali visi atrodas iekšpusē cepurei, un tagad pārdalām, tātad mums šeit sanāk 6 šie te dziju pavadieni, pārdalām uz pusēm un vēlreiz sasienam mezglu. Un tad vienkārši es nogriežu. Un tad manām cepurēm visām iekšpusē ir šāda te dziju astīte. Un šādi cepuri izskatās no labās puses. Un tā mūsu cepure ir nodīta, un tagad noteikti cepuri vajag izmazgāt, vai atvainojos, nē, vēl ir jāpaslēp šī te astīte, tātad dzija, ar kuru mēs sākām adīte. Tātad šo te mēs ievalkam šeit iekšā, atlokam šeit kreisajā pusē. Un tad jau mūsu cepure arī ir nodīta, un tad cepuri noteikti vajag izmazgāt. Es vienmēr savus adījumus mazgāju, vienalga vai es adu pati sev, vai adu pārdošanai, es visu vienmēr mazgāju. Cepures es mazgāju pie silta ūdens, pielieku klāt nedaudz šampūnu. Jā, tieši tā šampūnā es mazgāju, jā, jo šeit ir vilna, tātad vilna ir aitas mati. Un tā mūsu cepure ir uzadīta. Šī ir mana pirmā meistarklase latviešu valodā. Ļoti ceru, ka jums bija saprotams, kā es visu to paskaidroju. Un būšu ļoti priecīgi, ja kādam tā būs bijusi tiešām vajadzīga informācija un varēs nodīt cepuri šajai rudens ziemas sezonai. Un tā paldies par uzmanību un tiekamies jau kādu citu reizi.